jaunavas, kas būs aktuāls 26. gada janvārī, kā mēs tūlīt paskatīsimies. Tātad, kas jaunavas sagaida janvārī? Un kas būs aktuāls jaunavām? Tā. Arī jums ir kaut kāds jauns, vecā beigas, jauns sākums. Ļoti daudziem janvāris nesīs kaut kādu jaunu enerģiju un nepavelti. To es stāstīšu citā video. Sākas pilnīgi jauns cikls, jo jums beidzies ir 9 gadu cikls un sākas viss no nulītes, no vieninieka nākamgad. Nu, lūk, un izskatās, ka jums arī jaunais gads aiznesīs prom kaut ko nodzīvojuši, kas vairs nav aktuāls, ja desmitnieki mums ir par to, ka kaut kas beidzās. Un pāži ir tieši tā enerģija, kad kaut kas jauns, kaut kas iesākās, kaut kas svaigs, kaut kas, tūlīt skatīsimies attiecības un darba sfēru, tad varbūt sapratīsim, par kuru tieši jomu vairāk ir runa. Tā, sāksim ar attiecībām. Kas jaunavām būs aktuāls janvārī partnerattiecību sfērām? Līdz 6. gada janvārī. Tā. Divi divnieki arī. Arī jums, arī lauvām bija 2 divnieki. Un tad stāstīja, ka divnieki tas ir tad vai nu par pāri, kā 2, vai nu par izvēli. Bet šeit tieši tie ir citi divnieki, ne tie, kas lauvām. Te ir tieši izvēle, kaut kāda ir jāveic. Te ir divnieks arī par balansu, ka jums būs jāatrod kaut kā starp darbu un attiecībām, vai es partneris, vai es bērni. Tas balans janvārī vairāk. Skatāties savu to individuālo situāciju, uz kuru pusi jums ir kaut kāds tas disbalans vai pārsvars aizgājis, kur jūs par daudz, kurā sfērā ieguldījāt, tad janvārī ir jāizlīdzina tas, lai būtu harmonija. Un šis divnieks mums arī ļoti bieži simbolizē, ka mums būs jāpieņem vai nu kaut kāds lēmums saistībā ar attiecībām, būs jāizvēlas, piemēram, palikt vai iet, vai starp 2 partneriem, vai starp vairākiem, ja jūs ar vairākiem satiekties vai sarakstaties. Tātad, kaut kāds balansa un izvēles tēma būs aktuāla partnerattiecībās. Tā. Darba sfērā jaunavām, kas būs sagaida janvārī. Kādas enerģijas būs? Tā. Mērenība un 7. Tā, te mums varētu būt kaut kādas ilūzijas saistībā ar darbu. Tā, saliekot to kopā, varbūt, ka jums ir, piemēram, kaut kāds rutīnas darbs, kur viens un tas pats visu laiku ir jādara, un jums liekas, ka tas jums nedara. Tad tā varētu būt ilūzija. Vai arī, ka jums tieši liekas, ka viss ir forši, bet patiesībā jūsu dvēseli tur cieš tajā pelēcībā, vienmuļībā, ka viss ir zināms, paredzams. Tā, ja jūsu darbs nav nemaz tik rutīnas un ka viens un tas pats atkārtojas ikdienā, tad varbūt jums tādu tieši vajag. Ja, jo šīs 2 kārtas mums saka, ka ir jāizdara kaut kāda izvēle, iespējams, ka jūs nevarēsiet saprast, vai jums tieši vajag šādu darbu, kur viss ir strukturēts, paredzams, saprotams, viens un tas pats katru dienu, vai tieši nevajag, atkarībā kurā situācijā jūs šobrīd atrodaties. Jo šis ir tāds vispārējs apskats, un līdz ar to tad katram jāpielāgo tai savai individuālajai situācijai šīs te kopējās enerģijas. Tā kā uzmanieties no tā, lai jūs neapmānat sevi kaut kādā brīdī, kad jums liekas, ka viss ir fine, un patiesībā nav.
Tā, un no orākulu kārtīm vēl padoms par janvāri. Ko jums saka augstākie spēki? Tā, jāvingrinās. Practice, practice, practice. Ar ikdienas praksi tu vari nospodrināt savas prasmes un talantus un uzlabot savu pārliecību. Tā kā tas ir padoms, ka varbūt ir vērts kaut kādus jaunus kursus apgūt vai uzlabot savu kvalifikāciju. Ja ir iespēja janvārī, piemēram, ja jums piedāvā kaut ko, tad noteikti neatsakaties, kā vēl uzlabot, ja jaunavām jau patīk visu laiku sevi nospodrināt, uzlabot, lai padarītu sevi par vislabāko profesionālu. Un tas jums arī ir jādara. Izmantojiet šo spēcīgo laiku, kas šobrīd ir. Vizualizējiet, manifestējiet, ko jūs vēlaties sasniegt, kā jūs vēl varat uzlabot sevi kā personību un savu dzīvi, lai tas arī piepildās jaunajā gadā. Lai jums brīnišķīgs svētku laiks un fantastisks pirmais jaunā gada mēnesis!